Joprojām neskaidrs ir Jēkabpils sporta centra pakļautībā esošā salas peldbaseina tālākais liktenis. Jēkabpils pilsētas domes deputāti, apstiprinot pašvaldības budžeta grozījumus, nolēma baseinu uzturēšanai piešķirt 10 000 latu. Vēl tikpat tuvākajā laikā plāno atvēlēt reorganizētā Jēkabpils rajona padome. Tomēr ar šiem līdzekļiem baseina darbu varēs nodrošināt vien 3 mēnešus, no 1. oktobra līdz jaunajam gadam. Lai uzturētu peldbaseinu, vienā sezonā nepieciešami vairāk nekā 60 000 latu. Ja 2010. gadā netiks rasti šādi līdzekļi, peldbaseinu iespējams nāksies slēgt. Par to ir sašutuši gan iedzīvotāji, gan peldēšanas treneri un sportistu vecāki. Gribētos uzsvērt, ka pēc iedzīvotāju aptaujas datiem peldēšana ir atzīta par populārāko 2008. gada sporta veidu. Peldēšanas treniņus 2008.–2009. gada sezonā apmeklēja 9 apmācības grupas. Kopējais dalībnieku skaits bija aptuveni 170 cilvēku, gan pieaugušie, gan bērni vecumā no 4 līdz 50 gadiem. Vai ir sporta veids, kurā var mācīties un mācās tik plašs cilvēku kopums? Retoriski jautāja peldēšanas trenere Jolanta Zubova. Jēkabpils peldētāji gadu no gada ir sasnieguši augstsvērtīgus rezultātus gan Latvijas, gan arī starptautiskajās sacensībās. Tas nozīmē, ka salas peldbaseina darbība ir svarīga nevien bērniem, kas šajā sporta veidā trenējas profesionāli, bet ik vienam jēkabpilietim. To apmeklējot pastāvīgie klienti arī no Madonas, Līvānu un Aizkrauklas apkārtnes. Ar peldēšanas sportu ģimenes nodarbojoties jau vairākās paaudzēs. Lai gan pat labi iedzīvotāji tiek mierināti, ka salas peldbaseins vismaz šogad savu darbu turpinās, deputātiem jau pavisam drīz, sastādot nākošā gada pašvaldības budžetu, nāksies meklēt līdzekļus arī turpmākajai baseina darbības nodrošināšanai.